O, kāda nakts, kāds BMW, paskat kāds spīdīgs. Notītenis no Vācijas. Bet labi, Ieva ir izvēlējušies šo BMW un nevis Corsu. Ieva, kāpēc tu izvēlējies BMW? Vai kā nakts, bet šis telefons filmē kā dienā. Wow. Šo Vācijas notīteni tu esi izvēlējusies ar slikto N43 benzīna motoru. Kā raksts. Nu labi, ja vienvārds sakot, Corsa tad laikam būs jāpārdod. Un dzen iekšā jau. Nu jā, ir mums sarežģīti izgrozīties, tagad divas mašīnas te jānopērko sētā. Pagaidiet. Tad jautājums par Corsu. Brauks ar BMW, ja? Jautājums par Corsu, brauks ar BMW. Jā, tas nekas, ka viņam ir tas sliktais N43 motors. Tas nekas, ka viņš no Vācijas notītenis. Es nejūtu nekādu starpību motoros. Bet BMW ir farkops. Labi, ne pa to raidījums. Nu, ja šitā paskatās, nav tik traki. Vieta senāk Corsai. Bet Vito būs projām. Nu, tā, ka sataisīs šito busu, tad Vito būs projām. Tur stāvēs buss. Bet viņš garāks pa Vito. Blā. Nu, labi. Bet, raidījums pa Corsu. Nu, tā sanāk, ka visi ir noskaņojušies pret mani. Visi grib, lai es Corsu pārdodu. Un viens otrs cilvēks jau arī interesējās. Labi, ja vienmēr sakot, tad pastāstīšu, kas ko maksā. Tad Corsa ir 2011. gada. 2 gadus viņi ir braukusi Vācijā, pēc tam viņi ir ievest Latvijā. 13. vai 14. gadā viņi ir ievest Latvijā. Un visu to laiku ir bijusi viena īpašniece, meitene, kur ir nobraukusi kopsumā 78,000 kilometru ar šo automobīlu. Viņai nobraukums ir 78,000. Patīk jums tas vai nē, bet tāds ir tas fakts. Es nedomāju, ka meitene kaut kādai Corsai katru gadu pirms tehniskās apskates tina nobraukt. Ko var murgot? Tātad, kādi bija defekti? Ventilators vibrēja. Es pasūtīju jaunu, bet tur bija vienkārši sakritušas lapas iekšā. Tad izņēmu to veco ārā, ieliku jauno, un lai nekristu atkal lapas iekšā, pietaisīju. Kas tas pa vārdu? Izveidoju, pievienoju, piekonstruēju, uzkonstruēju, uzlaboju. Priekšā sietu tādu. Gaisu sūdz, bet lapas iekšā nesūdz, un pat mušas tur iekšā nevarēs iesūkt. Ļoti smalku sietu no duršlaku uztaisīja. Tad kas vēl bija pa vainām? Bišķi sulojās kārbas vāka blīve. Es viņu tagad aplīmēju. Tagad es plānoju braukt, 100 vai cik kilometrus un skatīties, vai tur kaut kas vēl bišķīt sulojas vai nē. Iespējams, ka sulojās gar devēju, jo es sākumā viņus blīvhermētiķu uzsēdināju to oringu un vairs nekas nesulojās. Bet es nobraucu tikai 30 km, bet es domāju, ka tur bija tā vaina. Bet droši paliek nedroši. Es tomēr pārlīmēju visas skrūvas un apkārtam vākam pārlīmēju, jo noņemt to vāku es nevaru tajā ātrumkārbai. Tad jāpalaiž motors zemāk. To jau es kaut kad stāstīju, uzliec pauzi. Tā, pie kā es paliku? Kad aplīmēju vāku, jā, vēl ķipa bišķīt vienreiz noraustījās motors, tad es samainīju sveces, saļoju gultņus droseļvārstam, ko mēs tur vēl, tāpat salonu filtru nomainīju, laikam jau arī gaisa filtru nomainīju, eļas pagaidām nemainīju, viņas izstās tīras, bet tur arī meitene katru gadu cītīgi. Viņa brauca maz, bet uz servisu brauca katru gadu cītīgi. Tā kā, gan jau, ka mainīja, viss kā vajag, par to nebūtu jāuztraucās. Ko vēl pastāstīt? Kaut kas jau tur vēl bija, uzliec pauzi, mēģināšu atcerēties. Ko vēl atcerējos, ja? Tātad slotiņas vienkārši uzliku jaunas. Es vienmēr kā mašīna tā uzlieku jaunas slotiņas. Antena atkal jāliek pauzi, ka mašīnas braukā. Tā antena uzliku. Un vairāk es neko baigi neatceros. Viena atslēga ir, nav 2 atslēgas. Atslēga droši vien uztaisīt maksā, es nezinu, kāds 150 eiro es paredzu, ka maksā. Varbūt pauze? Nē, mums ir mega trafiks, deškā aizbrauc, sensons atbrauc, viss. Baigā kustība notiek. Vēl es tikko kameras, es atcerējos, bet jau aizmirst paspēju. Bija kaut kas svarīgs. Liec pauze atkal. Atcerējos, kapota atbalsts, tur bija kaut kādi līkroči, viņi bija likuši, otrādi ielikuši, tad locījuši, lai derētu, uzlika jaunu kapota atbalstu, lai viss būtu kā oriģinālais. Akumulators ir jauns, to meitene bija uzlikusi jaunu akumulatoru, saimniece iepriekšējā īpašniece. Riepas ir vēl braucams, es gribēju, es vienmēr uzlieku jaunas riepas, bet es pastījos, nekāda vaintām riepām nav. Tās ir ar sniegpārsliņu un kalniņu.
Debika Frigo. Debica Frigo saucās riepas. Nu, tas ir viss, ko es varu pastāstīt. Un man jānosauc cena. Es biju domājis arī taisīt pretrūsas apstrādi. Bet, nu, tātad droši vien cilvēki, es tā paredzu, ka visticamākais gribēs nopirkt to mašīnu pēc iespējas lētāk. Es domāju, ka cenu es varētu nosaukt pēc visiem šiem remontdarbiem 4000. Kā saka kārbais? 3995 eiro. Bet, nu, es neesmu kārbais. Es saku, 4000 eiro ir cena. Un, ok, tad jau sanāk, ka viņi var nopirkt, jā. Labi, šis ir pārdošanas sludinājums. Pārdodu Korsu, cena 4000 eiro. Telefonu atstāšu aprakstā. Var rakstīt WhatsApp vai kaut kad zvanīt. Nu, kaut kā tā, tas viss, jā. Ok. Jā, jau piespieda pauzi un atdeva man, es tad vēl, ko vēl es izbraukāšu, nu es nezinu, 100 km tad izbraukšu vai ko, lai apstītos, vai tur sulojas tā blīva vai nē. Nu tas ir viss, ko es varu izdarīt. Tā kā, kurš ir ņēmājs, brauc šovakar pakaļ, kurš nav ņēmājs, tas nav ņēmājs, tas raksta komentāros kaut kādus savus sliktos komentārus, savus jēlības. Nu tā. Es nezinu, vai vajadzētu tādu mašīnu pārdot. Nu, patēriņš viņai vispār mēs pielējām tur, ka Jelgavā bija pielēja bāku, atbrauc šurp, 2 tos lielos apļus apmet, vēl kaut ko. Tā bāka kā stāv pilnu līdz atdurei. Tā viņa stāv. Viņa pat nav bišķīt nokritusies. Nu, cik tur kaut kādi, nezinu, kilometri novālēti. Tā kā patēriņš, es domāju, ka tur ir ļoti maziņš. Plusā, automāts, tā ir Corsa automāts, ja nu kāds nezina. Benzīns 1.4 automāts, ja? Nu, tad gan viss. Davai, sūti ziņas, zvani, peace!